Daudziem šīs vietas varētu būt pārsteigums, jo lielākoties mēdījos šīs mākslinieces bērnības takas tiek minētas esam Dobelē vai Jēkabpilī. Kāpēc Cesvaine un kāpēc Māļi? To tad arī jautāsim mūsu šī raidījuma galvenajai baronei, dziedātājai Dženijai Mei. Had a dream the previous night where I was walking in the sky. Then suddenly the morning came to show us we are all the same. Every day there's no black or white, there's no wrong or right, find inside your soul. Čau, Dženij! Čau! Dženij, stāsti, kas tur īsti ir ar to Dobeli un Jēkabpili? Kāpēc visi domā, ka tu esi no turienes? Ir tā, ka Dobelē es nejaušības pēc esmu piedzimusi, bet tur nekad neesmu dzīvojusi. Savukārt Jēkabpilī es esmu dzīvojusi, tā kā es dzīvoju ļoti daudz kur, tad Jēkabpils ir tā vieta, kur es dzīvoju salīdzinoši tomēr ilgāku posmu. Šobrīd mēs atrodamies Mālēs. Šeit es esmu, šī ir pirmā vieta no bērnības šitām, kurā es ļoti daudz ko atceros, jo es dzīvoju ļoti daudzās vietās. Šeit es dzīvoju ļoti īsu bērnības posmu, tie ir kaut kādi 2 gadi tikai. Bet šeit man ir ļoti spilgtas bērnības atmiņas, un atbraucot šejieni, es redzu, ka 27 gadu laikā nav mainījies pilnīgi nekas, un tāpēc tās atmiņas ir diezgan tuvas un tādas diezgan spilgtas un tādas viegli nolasāmas, kā man toreiz bija, un par to es jums drīz arī varu pastāstīt. Nu tad stāsti, klāj vaļā. Kā tu biji bērnībā un kādas blēņas tu sadarīji? Es sākšu ne ar blēņām, vismaz man liekas, ka tās nav blēņas. Ir tā, kad blakus kaimiņiem mēs redzam šķūnīti, un tur šķūnītim šī pusē agrāk bija silītes, un mēs ar brāli pa dienu spēlējoties atradām, ka tajā silītē guļ 2 mazi mincīši. Forši mazi mincīši bez mammītes jāpalīdz, atnesām uz mājām, nolikām mammas gultā. Viņi tā knapi rāpot bija sākuši, un tad mēs ielikām apkārt spilveniem. Paši priecājamies, ka esam izglābuši 2 smukus kaķus un ka mums mājās būs iemītnieki jauni. Taču mamma kādu pārdās no skolas mājās, viņa bija skolotāja. Nemaz tik priecīgi nebija, jo Minkas bija piečurējuši viņas gultu. Bet dāvana mammai. Dāvana mammai, dāvana mums, bet kaķi palika pie mums. Tomēr palika, jā. Un tā man bērnība iesākās jau ar kaķiem, un tāpēc man vienmēr kaķi ļoti patikuši. Man kaķi ir arī tagad. Mēs tad pagalmā rakām sliekas, un kaimiņiem reizi gadā vai vairākas reizes gadā brauca bērni vai mazbērni, tādi mazi mūži. Nu, tādi paši, kā mēs te maziņi bijām. Un tad mēs viņam visādas muļķības stāstījām. Tad mēs izrakām sliekas un teicām, ka tās ceptas čūskas un ka viņiem jāēd. Tās sliekas, un mēs priecājāmies par to. Tas bija tā kā lauka bērni pret pilsētas bērniem? Ne, tie arī bija lauka bērni, bet viņi kaut kur citur dzīvoja, jā. Kur nebija sliekas droši vien? Tur bija, bet mēs viņiem melojām, ka tās ir ceptas čūskas. Kaimiņam bija sadzimušas žurciņas, nu ne kaimiņam, bet žurkai bija sadzimuši žurkulēni. Un vienu no tiem viņš piešķīra man. Un viņu sauc Baltītis. Jo sākumā domāju, ka tā ir meitene, viņa bija Baltītis, izrādījās Džeks. Baltītis, palika Baltītis. Un es nezināju, ko tām žurkām dot ēst, jo es biju sastījusies multeņus, ka dod sieru, tur krējumiņu, graudus, sieru. Un es viņu novaroju sieru, un es redzu, ka viņai garšo krējumus, un tā žurka tā bija pārbrot, ka viņa nevarēja paiet vairāk. Viņa nomira. Gadījies, ko mēs esam darījuši, nu, lūk, tur bija tāds pudurīts, ir tāds kalniņš. Un tur kaimiņiem bija kūpinātava. Tur viņi kūpināja gaļiņu, no kuras mēs ar šeit dabūjām kaut ko, un mēs ar brāli tur blakus nolikām štābu, un tur mēs izsekojām vietējos procesus, kas tur notiek. Un tad viens no procesiem, kas bija mums tajā laikā, tiešām daudz arī pārvietojās ar zirgiem, ar pajūgiem, un viens no kaimiņiem devās mežā. Un mēs redzējām, ka viņam cigaretes rokās ir. Un tā kā domāju, ka vajag paprāvēt. Nu, tad mēs gaidījām, ka viņš neizsniegties. Mēs viņam braucām līdz mežam, izbraucam vienam mežam cauri otram. Mēs jau tik tālu nekad nebijām gājuši.
Un tikai tad viņš izmet to saucamo benčiku ārā, un mēs brāli, nu labi, mēs iesim, un abi lecam ārā. Un tad to pēdējo vilkām, man liekas, tur no tabaks vairs nebija ne smakas, bet tad mēs jutāmies tādu kā baigie pīkmeņi, ka esam pamēģinājuši, ka bija baigi labi. Kā bija? Patika? Neatceros, man liekas, tur nebija kam patikt noteikti. Bet daudz zinu, ka pamēģinājām. Īstenībā ļoti pozitīvas atmiņas ir arī par kaimiņiem. Gan šejienes kaimiņiem, gan tur tajā pēdējā mājā ļoti jauki mīļi kaimiņi. Un man bija tā, ka mēs tur bieži gājām ciemos, jo mums tur īstenībā bērni nedzīvoja. Nevienam nebija kaimiņos mūsu vecuma bērni, un mēs bijām vienīgie. Un tad mēs gājām pie lielajiem, mums patika aprunāties, un tad tajā mājā es viņu ieju. Un tieši īsti pirms manas dzimšanas dienas es skatos, tur viena ļoti burvīga, skaista zila kleita, un es saku, kam tā skaistā kleita? Viņa saka, vienai ļoti foršai mazai burvīgai meitenei, un es domāju, kā tai meitenei paveicās. Un tieši dzimšanas dienā es to kleitu dabūju, man likās, tas ir nereāli, jo tie bija tādi laiki, kad ļoti grūti bija kaut ko dabūt tādu skaistu, importīgu un jauku. Viņi tie kaimiņi bija no kaut kurienes dabūjuši to skaisto kleitu, un tā tika man. Un vēl viens no pozitīvākajām bērnības atmiņām ir, ka tieši šajās mājās, ka mēs dzīvojām, es dabūju pirmo divriteni. Un es zinu, ka tad, kad man pietrūkst prieka dzīvē, es atceros tieši to mirkli, ka mamma noņēma nost to pārklāto palagu, un ka viņa teica, tas ritenis ir tavs, un es atceros to sajūtu, ka tas pilnīgi tāda spēcīga, ka pilnīgi arī raudāt gribas, ka man ir savs divritenis un lielais un tā, un tad mēs ar brāli no Kalniņa tur braukājām, un sākumā diezko veiksmīgi nesanāca, zinu, ka es pāris nokritu, bet gandarījums par divriteni neizmērojams. Un tad es varu pastāstīt arī īsi, ko mēs šeit vēl telpās darījām mums mājās. Kā jau kolhas laikā visiem bija tādas kapīšas, forši lakot. Jā, un es zinu, ka citām mamām vēl tagad viņas stāv. Un mēs ar brāli dažreiz ar āmurīti spēlējāmies, un tad es nejauši trāpīju vienam no lakotiem skapiem un sapratu, ka mammai īpaši nepatika šīs gājiens. Un tad es domāju, lai viņi nepamanītu, vajag smuki tā kā vienmērīgi ar tiem āmurīšiem nodauzīju vienu. Skatos, bet baigi kontrastē ar tiem blakus spīdīgiem lakotajiem skāpiem, un tā es viņus visus vienmērīgi izdizainēju, lai mamma nepamana, lai visiem vienmērīgi faktūriņi. Bet tāda es dabūju kārtīgi pērienu, es zinu un atceros to. Un bieži vien mēs, mamma strādāja, mēs pa dienu divu tātad dzīvojāmies, un šeit tad bez uzraudzības nāca labas idejas prātā, un es zinu, ka mēs darījām tik daudz blēņu, ka tā, ka mamma nāca mājās, mēs viņu sagaidījām zem gultas, jo mēs aiz bailēm kā atkal dabūsi. Jā, jo es zinu, ka ziemā arī bieži vien, kad uznāca kaut kāda iedvesma, savā nackrakliņā nāca un tad dancoja ārā. Un tad dažreiz mamma tieši nāca mājās, un viņai nepatika. Nackraklā danco plikām kājām. Jā, ar plikām kājām deju ārā, un viņai tas nepatika. Es jau pieminēju, kad par Igo ierunājos, un Igo ir viens no maniem mīļākajiem bērnības mūziķiem. Mums aiz šīs mājas atradās neliels dārziņš mammai, un viņa man ņēma līdzi vagās, sēdēja, klausījos rāģiņu, tāds pārnēsāmies ar baterijām. Un sēdēju vagās, palīdzēju viņai rāvēt, un tad es atceros, skanēja Igo dziesmas Šairudenī. Un tad es viņu nosaucu par Šairudeni, es nezināju, ka viņš ir Igo, jo man neviens vārdu neminēja, tā, kad, rādio. Izpildītais Šairudenis. Un tad es viņu ilgi saucu par Šairudeni, es nezinu, negribu samalot līdz 6 gadiem. Un tad vienreiz viņi ieraudzīja Teļukā, un tur piesaka Igo, tagad dziedās Igo. Un es domāju, kā viņi man šitā samilojuši, tas tur ir Šairudenis, un es man bija tāda vilšanās, jo mamma nekad nelaboja. Viņa zināja, Šairudenis ir Šairudenis, viņai skaidrs, ko es domāju. Bet, jā, man sanāca ar to Šairudeni, ka izrādās, ka tas ir Igo. Jā. Kādas jums vispār bija attiecības ar māmu? Māma par katru blēņu lamāja, sodīja? Bija jau tā, kad mēs uzaugām ar mammu, un mamma strādāja, un mēs pa dienu tiešām daudz blēņas darījām. Es visu neatceros, bet es viņas vietā gan jau būtu tuvu nervu sabrukumā ar tādiem bērniem. Un viņa nāca mājās, viņa zināja, ka tur kaut kas jau būs sastrādāts, jo mēs strādājam diezgan čakli, ja tā var teikt. Un, man īstenībā žēl viņas kaut kādā veidā, ka viņai tas bija jāizcieš ar mums. Bet ar brāli? Ar brāli jūs laikam bijāt tāda komanda, ja?
mēs bijām komanda, un es zinu, ja kāds no mums dabūja brāzienu, otrs raudāja parasti. Ja viņš dabūja fērienu, tad es raudāju, un otrādāk, ja man fēru, viņš raudāja. Mums tādas ļoti tādas ciešas attiecības bija. Un, protams, kopā darīja, kopā pārdzīvo vienu komandu un aiziet. Jā, mēs darījām daudz blēņas un daudz dabūjām pērienus. Jā. Lūk, tad mēs arī apstājāmies pirmī to kalniņu. Tur mēs lieldienās gājām olas meklēt, un es zinu, ka arī dažreiz kaimiņi mums tur kaut ko pielika klāt, un mēs ļoti ticējām lieldienu zaķim, un tā, ka mēs gājām ne lieldienās, bet pa kalniņu, un tur vienreiz zaķis skrēja, tam brālis bļāva. Mamīt, re, kur tas zaķis skrien, tik Dievs olas sadējies, ka viņam vairs nekā tur iekšā nav. Re, kur mēs varam redzēt torni. Baigi forši, ka viņš nav nekur pazudis pa šiem gadiem. Un mums bija tā privilēģija, ka dažreiz kaimiņa pavadījumā, šeit mums bija forši kaimiņš, viņš mums deva saldumus un visu kaut ko forši, un tad viņš reizē mums kopā arī atļāva uzkāpt. Es neatceros līdz otriem stāvam, bija laikam tas maksimums, viņš mums nāca līdzi. Bijām ļoti mazi, baidījāmies, bet mēs bijām drošā pavadībā, un mums bija tā privilēģija, ka mums pie mājām ir tornis, un mēs varam uzkāpt tornī. Jā, bet, dosimies varbūt tālāk. Dodamies, kur mēs dosimies tālāk? Dosimies uz Cēsvaini. Šeit sniega un puteņo. Bet ceru, ka tur būs Cēsvaini, būs saule varbūt. Bet, ziema ir. Ziema ir un paliek. Jā. Ko dodamies tālāk? Dodamies. Vai tu zini, kas ir diena, pulkstenis, kas neapstājas? Vai tu zini, kas ir klusums, kaimiņi, kas nelamājas? Vai tu zini, kas ir viena? Vai tu zini, kas ir tukšums, visi vārdi pasacīti? Kā jau es minēju, tad dzīvoju esmu ļoti daudzās vietās Latvijā, un viena manām bērnības mājām ir šī te. Un šeit es dzīvoju laika posmā, kad man bija 6 gadi līdz kādiem 10 gadiem. Un šajā vietā man bērnība bija diezgan pieklusināta, tāda mierīgāka. Šeit es radīju savu pirmo dzeju, pirmās dziesmas, un es zinu, kad bija līgo pasākumu, tas rakstīja visiem līgo dziesmu vārdus, un tad viss pēc tam dziedāja. Un es atceros, ka bērnībā mums pie mājām tur bija lielas pēļķes, un es varēju stundām ilgi dzīvoties pa tām pēļģiem, laist iekšā ziedlapiņas un iztēloties, ka tie ir kuģi. Un tas bija tas laiks, kad es tāda ļoti sapņaini, bija tāda ļoti romantiski noskaņota. Bet es atceros, ka man likās, ka man šeit ir pa klusu, jo, kā jūs redzat, apkārt nav nevienas mājas citas un nebija tādi tuvi kaimiņi. Un bišķiņ bija garlaicīgi, un ko mēs darījām? Mēs štābus cēlām, apkārt ir meži, bieži gājām sēnēs, bet tas vairāk rudenī. Tāpat mums aiz mājām tālāk bija dārs, tur mēs ravējām un kaplējām bietes. Kā tas sanāca bērnībā, mamma un tētis daudz liek strādāt? Lauku bērni. Īstenībā, jā, mēs nebijām tādi sēdētāji, neko nedarītāji, mums bija daudz darba tieši pa dārziem. Lopu mums nekad nav bijuši, bet dārzi gan tie mums bija. Šeit agrāk priekšpusē atradās vēl liels šķūnis, vismaz toreiz man likās, ka viņš ir liels, nezinu, viņš tiešām bija liels. Un kaimiņiem bija zosis, un es atceros, ka es gāju gar tām zosiem, un nereti viņas man skrēja pakaļ un ķērās divenā. Man bija tik bail tur staigāt vienai. Mēs atrodamies šobrīd 4 kilometri no paša Cēsvains, kurus mācījos, un no rītiem es nācu šeit un braucu ar autobusu, un nereti pēc skolas nācu ar kājām mājās tos 4 km. Man tas toreiz likās tik baisi tālu, bet es biju ļoti fiziski labā attīstībā, un es atceros, ka es fizkultūrā biju bet principā biju pirmā, jā, parasti, un es ļoti labi skrienu. Tas arī vēl joprojām nav mainījies, bet es domāju, ka tas varbūt ir pateicoties pat šai vietai, jo es jau bērnībā dabūju ļoti daudz staigāt. Šajās mājās, ka mēs dzīvojam, tieši piedzima māsa. Un es dabūju viņu arī daudz auklēt. Mums gāja raibi, jo nerad bija tā, kad vecāki strādā un mēs mājās darām, ko gribam. Es zinu, ka māma citreiz ļoti pārdzīvoja, ka mēs aizmirstam mazo pabarot, jo mēs vienkārši ārā kaut ko darījām, šeftējāmies. Tikai 15 sekundes klusuma. Tu sadzirdēsi ar sirdi, kura no radiostacijām ir tava, vispiemērotākā. Izvēlies vienu no 7 akciju sabiedrības Radio SVH stacijām.
Nu, mēs esam atbraukuši uz Cēsvaini. Pirmo gadu, kad šeit sāku savas mācību gaitas, es biju bērndārzā, bet tad 1. klase bija šajā pilī. Un, kad mēs atbraucām, man likās, wow, es mācīšos pilī pie tām. Šī pils ir daži fragmenti no šīs te vietas, ir filmēti arī Velna kalpos. Šī pils ir barona Vulfa, kurš bija mednieks, un šī izskaits kā tāda medību pils. Un viņa iespaidīgi skaista. Mācījums skolā medīt? Medīt nemācīja. Medību kursiņi. Varbūt puikas ar meitenēm kaut kādas medības spēlē, bet savādāk nē. Es izstāstīšu to savu 1. septembri. Mēs atnācām baltās blūzēs, melnos svārkos, un stāvējām te maliņā. Un tad nāca 12. klase, mūs aiz rociņas te veda apkārt, un man likās ārprāts. Tāds satraukums, visi mums skatās, un mēs tagad mācīsimies tādā skolā, un mēs tagad esam lieli. Nu, 1. klase ir 1. klase, un tā ir uz mūžiem 1. klase, un tas ir tā kā ieskaldīts, ka te tas bija. Nu, tad ejam skatīties, vai ne? Ejam. Mēs šobrīd atrodamies Cēsvainas pilī, un 90. gados šeit bija Cēsvainas ģimnāzija, un es šeit mācījos. Un ienākot īstenībā tāda mazliet mistiska sajūta, jo te ir ļoti, ļoti tādas siltas un patīkamas bērnības atmiņas. Jāsaka, ka esmu mazliet pārsteigta, jo šis tas ir pamainījies. Piemēram, šajā daļā bija skatuve ar skaistu sarkanu aizkaru priekšā, un aizmugurē bija ne šāda telpa, bet aizmugurē bija pārģērbtuves. Šo telpu mēs izmantojām korī. Es 8 gadus dziedāju šeit korī. Un vēl, kam izmantojas arī skolas laikā, iestājos teātra pulciņā. Pareizāk sakot, man draudzene ievilka, jo viņai tur vajadzēja kaut ko, kas vēl tēlo. Un beigās man iemet galvenajā lomā. Es tēloju Lugā Hugo un Jozefīna. Galvenajā lomā es biju tā Jozefīne, un tur bija beidīgs stāsts, un es atceros, ka zālē raudāja visi, jo es tik sirsnīgi tēloju, ka visiem likās, kas tiešām rauda, un visi raudāja. Un mums bija tik jauki, ka tur tās pārģērbtuves bija, un tās atmiņas, ka tur viss tā darbība ir aizskatuvē, un tā šobrīd tur vairāk nav, jo tur tagad ir izvietota, es saprotu, ka muzeja vajadzībām telpa, un nav ne kāpnes vairāk, ne arī pats skatuve. Tas ir tas, kas pamainījies ir. Kā tu vispār biji skolā? Tu biji tas aktīvais bērns, kuram patika visur piedalīties? Man ļoti patika, es visur piedalījos. Kā jau minēju, biju teātra pulciņā, es gāju arī mūzikas skolā. Korī man brīvais laiks bija, reizes, kaut nebija. Man brīvā laika nebija. Arī tavu vecāki bija parūpējušies par to, lai tev nav laika blēņām? Patiesībā es pati to visu gribēju. Teātra pulciņā, kā minēju, man ievilka. Uz mūzikas skolas gribēju pati iet, un tur es arī aizgāju. Kāda bija, tad, kad jūs nācāt skolu, bija tā sajūta, ka esat tāds mazās princeses un prinči, jo nav katram iespēja mācīties tomēr pilī, vai ne? Es teikšu tā, ka nevis kā mazie prinči un princes, bet bija tāds liels lepnums, ka var mācīties pilī. Nevis kaut kur, bet pilī. Un tāds lepnums ir arī šobrīd atbraucot. Es atceros vēl joprojām to bērnības sajūtā, nekur nepazūd, un man ļoti šeit patika. Es vēl tev stāstījums laikus. Kā domā, kur varētu būt mīļākie skolas priekšmetī? Mūzika? Mūzika un dejošana. Kā tev matemātika gāja? Uz jūs, jā. Tad ejam paskatīties, kur mūzikas skolas. Es labāk mūzikas kabinets, jā. Nāc uz manām, repēm spēlēties,
karaliska sajūta, un ir šobrīd sajūta savādāk nekā skolas laikā, jo tomēr, kad tu atrodies klasē, un šeit bija mūzikas stundas, starp citu, mēs šobrīd atrodamies vietā, kur agrāk atradās klavieris. Šeit atradās klavieris, un mums mūzikas stundās arī spēlēja. Es sēdēju tur dziļāk, un es zinu, ka man ļoti šeit patika atrasties, jo te, ka bija jādzied dziesmas un kaut kāda solo numuri, te parasti man bija viņa jādzied. Mēs bijām divas klasē, bija vēl tāda ļoti laba draudzene Sintija. Un tad solo numurs vienmēr lika dziedāt man vai Sintijai, tad es zinu, ka man šeit ļoti patika. Tev patika tā uzmanība, kas tika pievērsta jau no bērnības? Man ļoti patika dziedāt. Uz skatuves man gribējās jau 4 gados būt, bet man vienkārši ļoti patika dziedāt, un tāpēc, protams, arī mīļākās stundas bija tur, kur varēja kārtīgi izdziedāties. Un kā jau redzējām, tur bija koris, tur bija dziedāšanas nodarbības, un jā, ļoti skaisti. Ko tu mācījies mūzikas skolā, kāda instrumenta? Violi. Un tur ir gan tāds foršs stāsts. Man mūzikas skolā man gribējās klavieru spēlēt, bet man mamma tā kā aicināja vairāk, ka vajadzētu violi, tas nopietnāks instruments. Un es ļoti negribēju. Un man bija pasniedzēja, kurai, ja es kaut ko nepareizi spēlēju, tad man cita pa pirkstiem. Man no tās mūzikas skolas bija pamatīgi trauma. Tā, kad uz mūzikas skolas gāja ar tādu kā nopērts suns, un pēc viņas arī. Bieži dabūji pa pirkstiem? Jā. Tātad nemācēji spēlēt to violi, jā? Nē, es mācēju, man bija ļoti stingri skolotāja. Un lai uzdzītu līmeni, tad mēs strādājam tā, kā strādājam. Bet kā tagad? Ir taču tas prieks, ka tu tomēr gāji uz to skolu caur visām tām mocībām un iemācījies spēlēt to violi, vai tomēr nē? Nē, jā? Labāk būtu klavieris spēlēt. Tā pavisam godīgi nē. Es neteikšu, ka nekas nav vajadzīgs, nekas nav bez iemesla dzīvē, jo spēlēt violu, tu attīsti ļoti precīzu, ka tu dzirdi ļoti precīzi notis, tu dzirdi tīrību, galā tu zini arī vispār notis. Un nekas nenotiek tāpat to violu es šad tad izmantoju, un es atceros, bija pagājuši tieši 10 gadi, kad es viņu nebija spēlējis, paņēmu un es visas notis atcerējos, pēc dziesmiņas atcerējos. Jā, bet tas nav mans instruments, kā minēju, gribēju spēlēt klavierus, savu iespēju palaid garām, un tagad es dziedu. Kā ir ar ārpus skolas darbiem? Jums bija kaut kādas nodarbības, nezinu, tur jāvāc pie skolas lapas vai jāpelna brīvpusdienas? Tas bija, jā, tur mums bija tā, kad bija prakses laiks, jeb vasaras laiks, mums, protams, bija jādara visādi darbiņi. Es zinu, ka mēs apkopām skolas pagājumu, mēs ravējām zālīti, bet teikšu godīgi, man tas ļoti patika. Jo tā bija tāda forša kompānijas sajūta, kad klasē ar meitenēm sēžam, kurš tur pirmais izravēs un bakstījāmies, pļāpājām. Labāk nekā mājās sēdēt un nedarīt neko. Tā, ka man tas nebija tā traumiski. Ko, ejam apskatīties, kur bija tava pirmā klase? Ejam uz pirmo klasīti. Solīja, ka būs tāda interesanta vieta. Jā. Atrodamies manā pirmajā klasītē. Tas ir īstenībā milzīgs notikums dzīvē, kad tu esi pirmajā klasē. Es esmu vieglā šokā, kad kā šeit izstāst pēc ugunsgrēka, jo šeit bija kārtīgi izmontēta skaista telpa, un tagad visa augša ir izdegusi un ir diezgan skumji, ja? Skumīgi, jā, mazliet skumīgi seja, tā bišķi sajūta kā kapenēs būtu, ja? Tad, kad es šeit mācījos, es sēdēju kaut kur šeit, un mums tur bija tāfele, un tur bija skolotājas galds, un man tā, kā tu par to matemātiku uzjautāji, es sēdēju pēc stundām citreiz šeit, man tā žēlīgi nepatika, jā, un es biju arī pagarinātajā grupā saistībā ar to, ka man bija mūzikas skola, tad bija jāgaida vakarā tā mūzikas skola, un es biju tā, kas tad vienmēr palika visilgāk. Un vienreiz man bija tāds gadījums, kad pilnīgi visi bija aizgājuši mājās, un es biju viena pati šajā klasē, visā pilī, viena pati iedomājās. Un es atceros, man bija tāds uzdevums jānotīra tāfele, tā kā jāsved tā klasa kopā, mums vienmēr bija viens, kurš tajā dienā tīra to klasi, sakārto un tā. Un es zināju, ka es tagad mazgāšu to tāfeli, ka man ir jāiet pa tām spocīgajām kāpnītēm tur tālāk lejā, lai es izmazgātu to mačāku. Un es atceros, bija tik šausmīgi sabīgos, visādi soļi un klaudzi, jo tad 100% spokojās.
Es biju tā pārvīsies, man beigās likās, man ir vienalga, es neko vairs netīrīšu. Es vienkārši fiksi ar acīm cengrīz noberzu un aizmuku mājās. Aizmuku uz autobusu un nākamajā dienā es dabūju konkrētu brāzienu no skolotājas. Es izdarīju to, ko tev lika? Nē, es izdarīju visu, ko man lika, bet es nepastījos kāds rezultāts. Es biju tādā panikā visu to tāfeli tīrījusi, kad es nebiju kārtīgi izmazgājis to lupatu, jo man visi šām bija balta, visi tāfeli bija vienkārši balta, un tad kā tu tīrīsi. Mēs iziesim uz balkona. Un tā man vieta arī likās tāda sensacionāla, un es jūtos ļoti, ļoti iepriecināta, ka es uzzināju, ka mana 1. klase atradīsies tieši tur, kur ir balkons. Bet kā jums 1. klasē ļāva tur tā kā dzīvot tur uz bija, tā balkona? Mēs tur negājām, principā. Tur bija aizslēgtas durvis, un uz kaut kādiem svētkiem mēs kopā ar audzinātāju tur devāmies, bet pa lielam tur tik tā nevarēja. Jā. Nu, ejam. Nu, ejam. Šeit no augšas mēs lieliski varam redzēt to balto ēku. Tāpat arī tur blakām tā ir mūzikas skola. Un tajā baltajā ēkās pašā augšā tajā 3. stāvā bija violas nodarbības. Tas ir tā vieta, kur man sit pirkstiem. Un savukārt šajā arī mūžas ēkā mums bija mūzikas skola, tur bija solfedžo nodarbības un jā, tas viss tepat tās blakām bija. Kā tu biji vispār kā skolniece? Tev patika draudzēties ar bērniem, tu palīdzēji viņiem pildīt mājasdarbus vai tieši norakstīji no viņiem un daudz strīdējies? Nē, es nestrīdējos. Mācījos es diezgan labi. Arī matemātikā nemaz jau tik traki arī nebija, bet gadījās. Tādas baigās blēņas mēs skolā tajā laikā nedarījām, jo tomēr, zin kā, 1. klase tā lielā apņemšanās. Un šeit es mācījos 5 gadus. Šajā laikā mēs tādas baigās blēņas nedarījām. Šeit mācījies līdz kurai klasē? No 1. līdz 5. Un pēc tam? Un pēc tam es dzīvoju Jēkabpilī. Jēkabpilī. Un kā Jēkabpilī bija ar skolas gaitām? Nu, Jēkabpilī ar skolas gaitām gāja interesantāk. Atkal vecā labā matemātika. Jā, man Jēkabpilī bija tik ļoti nepatika matemātika, kad bija kontrola darbi, es izvēlējos neiet uz matemātiku. Un tad es sapratu, ka es neeju uz matemātiku, bet tā skolotāja man ir ieraudzīta citā nodarbībā. Sapratu, ka es nedrīkst iet ne uz 1 stundu, un es sēdēju skolas toaletēs visu dienu. Vienkārši toaletēs. Un es laiku cerēju, ka matemātikas skolotāja neatnāk tieši uz šo toaleti. Tu sāki, ka tu visu stundu pavadīji vienkārši skolas toaletēs? Jā. Es mājās arī nevarēju būt, ja nu mamma tur nejauši ieplānoja kādā mirklī, tur es arī neatrados, jā. Un skolas laikā es vienmēr staigāju ar gariem izlaistiem matiem. Man ļoti nepatika, ja kāds viņus aiztiek. Puiši raustījies matiem? Puiši mazāk, puiši tā ar pietāti, bet mums klasē bija tāda meitene, visgarākā. Es biju īsākā laikam vai viena no īsākajām. Un viņa tā, mēs stāvējām visas pusdienām, gaidījām, un viņa tā raustīs laika aiz matiem. Es saku, laid manas matus vaļā. Viņa vēl raust, un tad es ar viņu kārtīgi sakāvos, un tad mums rāva viena otras nost. Nu jā, tā bija viena reize, es mūžā kāvusies ar meiteni 2 reizes. Tas nav tā ļoti traki, bet mazliet papurinājām vienu otrais matiem. Kādu pļauku uz tā. Tu biji tāda kauslīga, jā? Nu jā, es tā par taisnību ļoti vienmēr. Ja ir pateikts, ka nedrīkst taisīt, tad nedrīkst. Ja ne, tad... Jo ir jau tā, ka viss sarunas jau vieglā ceļā nerisinās, jo citas sarunas tikai runājot arī nevar atrisināt. Reizēm kāda ciešāka dūre atrisina daudz ātrāk. Nu, lūk, tad man bija arī vēl viens gadījums, kad senāca sakauties ar audzinātājas meitu. Arī taisnības vārdā. Audzinātāja bija kurā pusē beigās? Es pat īsti nezinu, vai viņi to zina, bet es domāju, ka to zināja visa skola pēc tā. bet, īstenībā, ja man tagad tā skats no malas, tad, protams, kad kauties meitenēm nevajag. Varbūt reizēm tas par skādi nenāk, bet tā baigi kauties noteikti nevajag. Būsim draudzīgi. Mēs šobrīd atrodamies Pils parkā, un laikā, kad es šeit mācījos, tepat blakus Sulupītei, bija rūķis, viņš vēl joprojām
tur ir, bet viņš ir mazliet paskādēts, jo no rūķa pašu ir palikuši pamati pāri. Nu, tad tas rūķis bija tāds, ka tur bija tāda figūriņa no akmeņiem rūķa, un viņam pa mutu tecēja ūdens, kas ietecēja savukārt tālāk sulupītē, ka vēl vieta palikusi. Es domāju, ka viņš baigi sen nav nojaukts, bet ir kāda laiciņa izskatās, ka tomēr viņš ir tur tāds vientulīgāks palicis. Un, kad es mācījos šeit, jau minēju, kad man ļoti patika rakstīt dzeju, pasakas. Toreiz man bija maz gadu. Es nolasīšu savu pirmo, nu ne pirmo, bet vienu no pirmajām pasakām, kur iekļāva arī Cesvaines ziņās, un tā ir vēsturiskā avīze, jo viņa ir no 1995. gada 15. februāra. Un iekšā ir mana pasaka. Mums tā ļoti ātri, jo pasaka ir, kāpēc mēs šeit atrodamies, pasaka ir par to rūķi un par šo pils parku, īstenībā par šo vietu. Es tā ātri, ka reiz senos laikos Cesvainas Sulupītes krastā, kur tagad atrodas ūdensvīrs, kur atradās ūdensvīrs, tur bija ala. Un tajā dzīvoja raganas. Vienu sauca Valenta, bet otru Valēra. Abas bija draiskulīgas. Valenti, labi, to mēs ne. Pa dienu tās bija kluss kā pelīts, bet vakaros kaut ko izgudroja. Kādā vēlā vakarā Valenta teica Valērai: esmu izdomājis ar striķi lielu joku. Mēs to pārsiesim pāri ceļam, un kas ies garām, tas pakritīs. Nu, tik gāja vaļā. Viņas pārsēja striķi pāri ceļam, paši paslēpās krūmos un gaidīja. Garām gāja kāds vīrs. Protams, ka viņš pakrita, ragans par to uzjautrinājās. Te, kad raganām pa dienu apnika dzīvo tālā, vakarās viņas nāca ārā. Virs salas sēdēja putns ar avīzi knābītīm. Ragans to izlasīja un priecājās par anekdotēm. Staigājot pa pilskalnu, viņām ienāca prātā jautra doma, ka, ja kāds garām gājums atkal aiz striķi paklups, tad iebāzīs viņu maisā. Vakarā nāca tas pats rēsnais vīrs ar zelta pulksteni, kad viņas paklupa ragana klāt un maisā iekšā. Nākošajā rītā viņas ieraudzīja to pašu putniņu ar citu avīzi. Tā kā Cesvainas ziņas zobos. Viņas lasīja avīzē, kur bija rakstīts par noziedzniekiem, kāds rēsnats vīrs vakardien nozadzis pulksteni. Un ja kāds zina noziedznieku atrašanās vietu, tad tam mēs solām 1000 dālderus. Ar to raganiņām pietika. Viņas izlaida resno vīru no maisa, sasēja viņam rokas, uzsēdināja slotus un visi trietā laidās pie policistiem. Tā raganiņas dabūja solītos 1000 dālderus. Nu, tāda pasaka. Bet vēl, kas ir ļoti senatnējs un kas ir ciešā saistībā ar pīli, tas ir barona Vulfa kaps, un tas atrodas tajā kalna augšā. Tas kalniņš agrāk saucās Pilskalns, un no mirkļa, kad barons nolēma, ka viņš vēlās, ka viņu apbedīja tieši šajā kalnā, un kad viņš tur tika tiešām arī apbedīts, tad šo kalnu pārdevēja par baronu kalnu, un tā arī es viņu zinu kā baronu kalna. Jūs tur mēdzat arī līst augšā? Jā, mums bija tā, ka mēs fizkultūras stundā skrējām pa šo celiņu, tur tālāk ir stadions, un mēs bieži vien vienkārši garām, pasniedzējs jau gaidīja mūs stadionā, un mēs bieži vien vienkārši skraidījām pa to kalnu augšā. Mēs tur neko nedemolējām, mums vienkārši ļoti patika vispār, patīk tā reizēm kapos pabūt. Kapu kultūra piekopt. Nē, mums ļoti patika, jo tā vieta īstenībā ir mistiska, tāpat kā vispār, man liekas, Cesvaina pati ir diezgan mistiska, un tur, protams, ir pilnīgi cita aura, ka pats barons, kas, man liekas, neticami, jā, viņš, lai gan nomiris bija Vācijā, bet ka viņam kapa vieta tagad ir Latvijā, tas man likās tik ļoti tā forši, ka mēs varam būt tieši tur, kur ir pats barons apglabāts. Nu jā, un tā tur ir augšā sava mistika, kura mūs arī vilināja.